Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam apustuļa Pāvila vēstulē Filipiešiem 3. nodaļā. Brāļi, mēs patiesi esam apgraizīto tautu. Mēs, kas Dieva garā kalpojam un lepojamies Kristu Jēzū un nepaļaujamies uz miesu. Lai gan es varētu paļauties arī uz miesu. Ja kāds cits uzskata, ka viņš var paļauties uz miesu, tad vēl jo vairāk es. 8. dienā esmu apgraizīts. Esmu no Izraēla tautas, no Benjamina cilts, ebrejs no ebrejiem. Attiecībā uz likumu farizējs, attiecībā uz dedzību baznīcas vajātājs, attiecībā uz taisnību, kas ietverta likumā, dzīvojis bez pārmetumiem. Un tomēr to, kas man bija ieguvums, es Kristus dēļ atzinu par zaudējumu. Patiešām es visu uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar Kristus Jēzus mana Kunga pazīšanas visaugstāko vērtību. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam sūti savu garu pie katra no mums, ka mēs varam saņemt un sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Tā vien liekas, ka tādā svētku dienā kā šī būtu vieta runāt par kādām lielām, globālām tēmām. Droši vien par to žēlastību, ko Dievs mums ir izrādījis, ka mēs drīkstam dzīvot tajā laikmetā un vietā, kurā mēs esam. Varbūt daudziem liktos, ka šajā dienā ir vietā pateikt kādu skarbu vārdu par to, kur mēs esam novirzījušies no kādiem ideāliem, kam paši savulaik ticējām. Un tomēr man liekas, ka šie apustuļa Pāvila vārdi no vēstules Filipiešiem, kas arī sākas ar to, ka viņš piemin tautu, lielo Dieva tautu, kuras daļa mēs esam, ka šī raksturvieta tūdaļ pāriet uz viņa personisku vēstījumu, kas skar viņu pašu un kas skar katru atsevišķo kristieti, Pāvila klausītāju vai lasītāju. Un tas ir tāds mūžīgs atgādinājums, ka mums kā cilvēkiem tas ir viens no lielajiem kārdinājumiem runāt par lielām lietām un citu cilvēku dzīvēm, izdarīt spriedumus par to, kas ir labs un kas ir ļauns pasaulē ap mums. Un darīt to tāpēc, lai nemanām izvairītos no jautājuma par mums pašiem. Lai izvairītos no tās vienkāršās atziņas, ka tauta jau nav nekas cits, kā tie cilvēki, kas šajā vietā un zemē dzīvojam. Un tāpēc šī Pāvila vēstule un šis fragments ir ļoti nozīmīgs. Jo īstenībā tā ir daļa no kāda plašāka temata, par ko Pāvils šai vēstulē runā. Un proti viņš jautā vienkāršu un reizē ļoti sarežģītu jautājumu, kas tad ir tas, kas cilvēka dzīvi padara vērtīgu, kas tai dod saturu, drošību un virzību. Un tas ir jautājums, kas pirmā brīdī var samulsināt, jo liekas, uz to jau nemaz nav iespējams kādā konkrētā veidā atbildēt. Viens no galvenajiem laimes noslēpumiem ir tieši tas, ka katram tā tiek dota citā veidolā. Katram ir kaut kas savs, kas konkrētā cilvēka dzīvi padara vērtīgu, piepildi to ar saturu un līdz ar to prieku. Un tā vienmēr ir liela kļūda, ka mēs cenšamies
savu laimi un savu piepildījumu meklēt tieši turpat, kur to ir atradis kāds cits. Mums liekas, ja mēs iesim tur, kur gāja tas cits, arī mēs būsim laimīgi. Taču ikvienam ir savs ceļš un savs vienīgais veids, kā iegūt savas dzīves nozīmīgumu un piepildījumu sajūtu. Šajā vēstulē Filipiešiem Pāvils uzrunā sev labi pazīstamus un īstenībā ļoti draudzīgus cilvēkus. Filipu draudze, cik varam nojaust no kopējām liecībām un arī no šīs vēstules, ir bijusi ļoti pozitīvi noskaņota pret apostuli. Vārda īstajā nozīmē tur Pāvils ir atradis savus draugus, kas visādi ir centušies viņu atbalstīt viņa misijā, viņa ceļojumos. Viņš raksta šos vārdus saviem draugiem, seniem paziņām, ticības biedriem. Un raksta laikā, kas ir ļoti nozīmīgs. Laikā, kad no Jeruzālemes ceļā devušies cilvēki, kas ir gatavi apbraukāt vai pusi no pasaules, lai cilvēkus novērstu no Pāvila sākotnēji sludinātā evaņģēlija. Šie judaizētāji, kā viņus teoloģijā mēdz saukt, mācīja, ka apostols Pāvils ir pārpratis Jēzus vēsti. Un patiesībā, lai cilvēks varētu būt pilnvērtīgs kristietis, viņam vispirms ir jābūt pilnvērtīgam jūdu ticības un jūdu tautas pārstāvim, ievērojot visus bauslības likumus un priekšrakstus. Šie sludinātāji it kā vēlas pavērst vēsturi atpakaļ, atgriezt kristīgo ticību atpakaļ tajā kontekstā, no kura Pāvils bija sajūties aicināts to izlaist laukā. Atceraties, viņš bija pirmais, kas sludināja kristietību ne tikai jūdiem, bet arī pagāniem. Filipu draudze Pāvila autoritāti īpaši neapšauba. Tomēr viņš ir ļoti satraukts par iespējamiem pārpratumiem, un tāpēc viņš raksta drošības labad vēlreiz par šīm tēmām. Jā, vēlreiz jautājot, kas ir tas, kas cilvēka dzīvi padara vērtīgu? Kas ir tas, kas viņu padara tādu, kādu Dievs viņu grib redzēt? Kas ir vajadzīgs, lai cilvēks varētu sevi uzskatīt par garīgu un Dieva tautai piederīgu? Judaizētāji mēģina pierādīt, ka ar kādu Kristus pazīšanu un pielūgšanu vien ir mazliet par maz. Jo Kristus jau ir bijis tikai jūdu ticības reformators, un tāpēc nav nedz saprotams, nedz pielūdzams ārpus jūdu ticības un nacionalitātes kontekstu. Un īstenībā nezinu, kā tas ir šodien, bet tobrīd daudziem tas izklausījās ticami. Jēzus taču bija jūds, viņš tiešām atsaucās uz jūdu ticību un rakstiem, kā pašsaprotam un visiem labi zināmu lietu. Varbūt tiešām šiem judaizētājiem taisnība, ka mēs kristieši esam izdarījuši lielu kļūdu, atmetot vecās derības daudzos smalkos likumus un padarot kristietību neatkarību no piederības jūdu kopībai. Taču Pāvils tam nevar piekrist. Aicinājumā atgriezties pie burtiskas un precīzas vecās derības likuma pildīšanas, viņš saskata nevis kādu būtisku kristietības papildinājumu, kaut kā trūkstoša atlikšanu vietā, bet gluži pretēji, saredz to kā atkāpšanos no īstenās pilnības. Atgriešanos daudz ierobežotākā un nepilnīgākā ticības izpratnes līmenī. Taču pirms vēl līdz galam izvērst savu domu, viņam nāks arī atbildēt uz aizdomām, ka varbūt viņš vienkārši ir ieinteresēts lietas redzēt šādā brīvākā gaismā. Tas, starp citu,
Daudziem evaņģēlija sludinātājiem bieži ir ticis pārmests. Padomāsim, vai kaut ko tādu neesam dzirdējuši arī šodien, kad cilvēki saka, jūs tik daudz runājat par Dieva mīlestību un piedošanu tāpēc, ka jums pašiem ir kādi grēki un nepilnības, kurus jūs šādā veidā gribat attaisnot un padarīt pieņemamus. Jūs citiem vārdiem ar evaņģēliju aizsadzat nevēlēšanos pildīt visus Dieva likumus. Jūs piesadzat savu slinkumu un neticību ar lieliem vārdiem. Jā, varbūt tā ir kāda smalka psiholoģiska lieta. Varbūt runa par Dieva doto brīvību Kristū, par žēlastību, kas nepazīst robežas, par grēkiem, kas jau sen ir piedoti, un cilvēkam vien jānotic tam, ka tas tā ir, lai sāktos jauna dzīve. Varbūt tas ir tikai viens smalks triks, viens apmāns, kur mēs tiekam novirzīti no patiesības, kur patiesībā Dievs no mums sagaida vienu bezierunu paklausību, ļoti striktu likumu ievērošanu. Un pat cik lielākā daļa mēs nekad tik strikti šos likumus ievērojuši neesam, mēs vienmēr varam tikt uztvert ar aizdomām. Ļoti daudzi moralizētāji arī kristiešu vidū sāk tieši ar šo argumentu, ka šis milzīgais akcents uz Dieva žēlastību nav patiesības atklāsme, bet vienkārši cilvēku centieni sagrozīt ticību pēc saviem ieskatiem. Un mums ir jāiet atpakaļ. Te gandrīz man arī gribētos ieturēt pauzi un sacīt, ka mēs atkal domājot par lielajām globālajām tēmām, mēs dzīvojam laikmetā, kurā ir daži cilvēki, kuri mūsu vidū labprāt gribētu redzēt, ka mēs piederam nevis rietumiem, bet kaut kam citam. Un viņu galvenais arguments ir, cik briesmīgi izvirtuši, amorāli un nepareizi ir šie rietumi. Bet lai nu paliek politika. Vienmēr šajā pasaulē rodas tie, kas sludina nepieciešamību atgriezties atpakaļ pie stingrām vērtībām un stingriem likumiem. Kristietība nav tikai evaņģēlijs, kristietība nozīmē ļoti konkrētas normas, konkrētu rīcību, konkrētu attieksmi. Un tad, kad tu klausies, liekas, te runā viens cilvēks, kurš pat tiešām beidzot ir savā ticībā ieinteresēts. Tā noteikti ir īstāka ticība, vai ne? Kas saka, ka nav tik vienkārši, ka nav tik viegli, ka viss ir nopietni. Tā tad šķiet tā ir godīgāka, patiesāka dzīves pozīcija. Jo vieglāk taču baušļus ir nepildīt nekā pildīt, vai ne? Un līdz ar to tas, kurš vēlas būt morāli pareizāks, kurš sludina vērtības, kurš grib atgriezties atpakaļ pie tā, kas šķietam tiek zaudēts, ir vairāk ticīgs. Viņa sirds ir vairāk pieķērusies Dievam. Tieši tāds bija judaizētāju spēks arī Pāvila laikā. Viņi atstāja ļoti nopietnu ticīgo iespaidu. Un viss viņu vēstījums bija balstīts netiešā apgalvojumā. Citi jūs pabedina iet vieglāko ceļu, bet mēs jums rādam īsto, šauro, ērkšķaino un tāpēc vienīgo, kas patiešām ved uz dzīvību. Kaut kas tajā ir ļoti pievilcīgs, vai ne? Kā kāds saka, ziniet, debesis netiek dotas pavelti. Tur īstenībā ir smags darbs, un neticiet tiem, kas saka, ka ir citādi. Bet tieši tāpēc savā vēstulē Pāvils ir ļoti satraucies. Īpaši vēstulē galatiešiem, kur viņš lieto ļoti skarbus vārdus vienai citai draudzei, lai šo domāšanu kliedētu un no jauna mūs atvestu pie tā, kas ir evaņģēlijs, kas vienīgais maina mūs un līdz ar to arī visu Dieva tautu. Jā, pie filipiešiem, kā saviem draugiem, Pāvils var atļauties mazliet maigāku toni, un viņa arguments ir ļoti nozīmīgs arī mums šodien. Viņš runā par to, ka atšķirībā no mums, viņš pats savā laikā ir piederējis pie jūdu kopienas.
Viņš ir bijis tas, kurš pieder pie striktajiem tradīciju un likumu noteikumiem. Bijis starp tiem, kas līdz pēdējam pieturas pie likuma burta. Un tāpēc Pāvils var droši sacīt, evaņģēliju es jums nesludinu tāpēc, ka man morāle vai ticība būtu vienaldzīga, vai tāpēc, ka es būtu slings cilvēks, kam nav dedzības, kas visus Dieva likumus sagrozītā veidā tulko sev par labu. Nē, es jums sludinu Kristu, kā tāds, kas labi pazīstu to, no kā Kristus mūs ir darījis brīvus. Es jums sludinu Kristu tāpēc, ka tieši viņā es esmu ieraudzījis patieso cilvēka dzīves vērtību un šīs vērtības mēru. Es jums sludinu žēlastību un piedošanu tāpēc, ka es esmu vienmēr dedzis dalīties ar citiem tai patiesībā, ko man Dievs ir atklājis. Un es zinu, ka vienīgais ceļš, kas ved uz patiesu brīvību, ir tas, ko Kristus mums māca. Jā, bet kas tad Pāvila izpratnē ir šis kristietības centrs? Kāpēc mēģinājumi atgriezties pie sarunas par likumiem un bauslības prasībām nav tāds ieguvums, ka mēs tagad saņemsimies un būsim patiesāki, ticīgie, bet krišana atpakaļ pie kaut kā vienkāršāk un primitīvāk? Tas ir saistīts ar pašu Pāvila evaņģēlija izpratni. Kas ir kristietības centrs? Kāpēc mums tā ir tik svarīga? Ko tā mums dod? Un lūk, judaizētāji sacītu, ka Kristus mums ir atnesis labāku, precīzāku, pilnīgāku bauslības skaidrojumu. Viņi varētu labprāt pieminēt, piemēram, Kalnas prediķi un sacīt, nu redziet, kā tas ir būvēts. Jums ir sacīts, saka Jēzus, bet es jums saku, un tad viņš piepilda šīs prasības ar jaunu, dziļāku, plašāku saturu. Bet ja judaizētājiem ir taisnība, tad kristietība nav nekas cits kā morāls mācība, kādiem mums ir jābūt, kas mums ir un kas mums nav jādara. Un būt kristietim, tad nozīmē vienkārši pildīt baušļus, dzīvot pēc kādiem standartiem, pēc labākās sirdsapziņas. Un Pāvilam nav nekas iebilstams, ka cilvēks vēlas dzīvot morāli un ētiski pareizu dzīvi. Bet viņam ir iebildums, ka tas tiek pasniegts kā kristietības vēstījums, tās jēga un centrs. Pāvils ir pārliecināts, ka Kristus nenāca pasaulē, lai pastāstītu mums, kas mums ir jādara un kādiem mums ir jābūt. Tieši tāpēc, ka mēs to tīri labi zinām. Un šeit, starp citu, ir iemesls, kādēļ mums patīk sprediķi par to, kādai ir jābūt mūsu zemē un valstī. Un kāpēc šie sprediķi ir tik maz nozīmīgi, tik maz spēj izmainīt. Jo Kristus nenāk, lai pastāstītu, pašausminātos vai pakritizētu, vai varbūt pat pateiktu kādam uzslavas vārdus par to, ko viņš dara. Bet Kristus nāca pasaulē, lai piedzimtu īsts cilvēks, lai mēs tiktu iekšēji pārvērsti, pārradīti, lai mēs nevis zinātu, kādiem mums ir jābūt, bet lai mēs varētu kļūt citādi. Un kā Kristus to panāk? Caur to, ka viņš, būdams Dieva dēls, paša Dieva iemiesojums, kā kristieši to vēlāk teica, viņa klātbūtnes atspūgs, Dieva pirmtēls cilvēka izskatā, viņš rīkojās pret mums žēlīgi, mīloši un taisnīgi. Cilvēks iegūst spēju sekot Dieva vārdiem tad, ja viņš vispirms ir piedzīvojis piedošanu un mīlestību no Dieva paša. Un tāpēc kristietības centrs nav vēsts par to, kādiem mums ir jābūt.
bet vienīgi un tikai vēsts par Dievu. Kāds viņš ir, ko viņš dara, kā viņš pret mums attiecas, ko viņš mūsu dēļ ir paveicis, ko viņš par mums saka un domā. Šāda Dieva iepazīšana liek piedzimt brīvam cilvēkam. Tam vienīgajam cilvēkam, kurš ir spējīgs radīt brīvu sabiedrību un brīvu valsti. Un tieši tāpēc Kristus pazīšana Pāvilam ir atslēga uz pilnīgi visu. Gan uz to, ka mūsu dvēseles tiek paēdinātas ar patiesām, dziļām un dziedinošām attiecībām, gan arī uz to, ka mēs paši sākam dabiski tiekties viņam līdzināties, rīkojamies saskaņā ar viņu gribu. Jā, kas cits starpā izteikta viņa likumos, bet mēs to daram nevis tāpēc, ka tas ir rakstīts likumos, bet tāpēc, ka mēs esam kaut ko piedzīvojuši un sapratuši. Jā, pildīt likumus, lai beidzot varētu tuvoties Dievam, vai tuvoties Dievam, lai beidzot varētu sākt īstenot viņa gribu. Pāvils šajā alternatīvā saskata nevis kādu nevainīgu niansi, bet visu evaņģēlija būtību. Un tāpēc viņš šajā dienā mums no jauna atgādina. Visa Dieva tautas nākotnes atslēga ir atsevišķs cilvēks, kura sirds tiek pārvērsta. Un ja mēs gribam mainīties, tur nelīdzēs spilgti vārdi, kur atduras pret just un mainīties nespējīgām sirdīm. Bet mums jāpārstāj skatīties kā reiz uz sevi un jāpievēršas no jauna tam, kas mūsu dēļ ir atdevis visu, kas tam bija, pats savu dzīvību. Ļaujot Kristum mūs žēlot, ļaujot viņam mūs atbrīvot un mums piedot, mēs esam uz īstā ceļa. Tā skaitā arī pretī ētiski pareizai dzīvei. Jo kristietības būtība nav bauslība, bet evaņģēlijs. Nevis cīņa ar grēkiem, ļaunumiem, nepilnībām, bet pateicība Dievam par viņa darbiem mūsu vidū. Un man liekas, tas ir arī šīs dienas uzdevums mūsu tautas kontekstā. Nevis cīnīties ar grēkiem, kuru ir ļoti daudz, bet pateikties Dievam par to, kas mums ir dots, un jautāt sev vienu jautājumu. Kā mēs katrs varam kļūt par patiesiem, brīviem cilvēkiem, kas dzīvojam Dievam tīkamu dzīvi nevis tāpēc, ka kāds mums to pavēl un no mums to prasa, bet tāpēc, ka mēs to gribam. Tāpēc, ka mēs jūtamies pietiekami vērtīgi, lai šo dzīvi un šo zemi darītu par vietu, kur mums patiesi ir prieks dzīvot un būt. Lai Dievs palīdz mums katram atsevišķi un visiem kopā to piedzīvot. Āmen.